Labrīt, cienījamie klātesošie. Lai būtu mazliet, varbūt jaukāks noskaņojums, mūs priecē ansamblis Spilvenu kaujas, vokāls Agnese Kostikova, saksofons Viktorija Semeņenko un ģitāra Lauma Kazaka. Un tagad pārējot pie tīra oficiālās daļas. 2013. gada 1. jūnija Ķekavas novada domes vēlēšanām tika iesniegti 13 saraksti ar 221 deputātu kandidātu. Balstiesīgo vēlētāju kopskaits vēlēšanām Ķekavas novadā bija 15,646. Vēlēšanās piedalījās 7,629 balstiesīgie iedzīvotāji. Pēc pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Ķekavas novada domā ir ievēlēti 17 deputāti no 8 partijām. Un tagad izsaukšanas gaitā lūdzu nākt saņemt nepieciešamās apliecības, lai jūs varētu ienākt domē. Grāmata, kurā ierakstīt nepieciešamās piezīmes un pildspalva, ar ko rakstīt. Tātad šoreiz Vidzemes partija tiek pārstāvēta ar 4 kandidātiem. Valds Variks. Un sēžaties lūdzu pie attiecīgā galdiņa. Vēsma Ozoliņa. Aigars Vītols. Un aploksnītais jaunajiem deputātiem ir mūsu dokumentu aprits sistēmas namējas parole. Ilgonis Leišalnieks. Ar 3 kandidātiem šoreiz tiek pārstāvēta partija Vienotība, Roberts Jurķis, Andris Ceļmalnieks, kurš šobrīd nav klāt, Juris Jērums. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs šoreiz pārstāv Arnolds Keisters, Ivans Pihtovs, un Germans Ivanovs, kurš arī šoreiz nav klāta. Paldies! Ar 2 kandidātiem šoreiz pārstāvēta politiskā partija Reģiona alianse Juris Krūmiņš. Un Andis Damblits arī šoreiz nepiedalās. Arī partija Sadarbība tiek pārstāvēta ar 2 kandidātiem Igoras Malinauskas. Un Linda Danilēviča. Un pa vienam kandidātam mums ir no centriskās partijas Latvijas Zemnieku savienība Andis Adats. Partija Tautas kontrole Arvīts Platpers. Un Nacionāla apvienība Visu Latvija Tēvzemē brīvībai LNNK Ieva Stefensena. Es varētu lūgt klātesošos, kas stāv kājās, var ieņemt vietas pirmajās rindās.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. panta 1. un 2. daļu jaunievēlētās domas pirmo sēdi pasludina par atklātu. Šīs domas sēdes protokolētāja Ķekavas novada vēlēšana komisijas sekretāra Andra Vanaga. Tā kā šobrīd ir saņemts viena deputātu iesniegums, tad kamēr viņš tiks pārbaudīts, tad es lūkšu meitenes mums mazliet uzspēlēt kādu gabalu. Es ļoti atvainojos deputātiem, kad jums ir jāklausās mūzika no aizmuguras, bet šoreiz tāda situācija.
Sakarā ar to, ka iesniegumā minēto informāciju ir nepieciešams pārbaudīt un saņemt oficiālu paziņojumu no tiesas, mēs šobrīd turpināsim sēdi, un ja atklāsies iesniegumā minētie fakti, tad tiks pieņemti attiecīgie soļi, tādi, kādi paredzēti likumā. Bet šobrīd, lai jaunievēlētā Ķekavas novada doma varētu sākt savu darbību, saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. pantu nepieciešams ievēlēt Ķekavas novada domas priekšsēdētāju, jo šīs sēdes darba kārtībā ir tikai viens jautājums – jaunā domas priekšsēdētāja ievēlēšana. Lūdzu izteikt savus priekšlikumus. Ilgonis Leišalnieks, Vidzemes partija. Godātā vēlēšana komisijas priekšsēdētāji, vēlēšana komisijas locekļi, deputāti, dāmas un kungi. Ievērojot tradīciju, ka vēlēšana uzvarētāji veido vietējo valdību, Vidzemes partija uzsāk sarunas ar visiem ievēlētajām partijām. Lielākā no tām Vidzemes partija, Reģiona alianse, partijas sadarbība, Tautas kontrole, Latvijas Zemnieku savienība un Nacionālā apvienība vienojas par kopēju priekšsēdētāja amata kandidātu. Šim augstajam amatam mēs izvirzam no Vidzemes partijas ievēlēto Valtu Pariku. Labdien, Saskaņas centrs Ivans Pīktovs. Apvienības Saskaņas centrs piedāvāja šajam amatam pārstāvi no partijas sadarbības Igorim Malinovskim. Paldies! Vai vairāk priekšlikumu nav? Partijas sadarbība Igoris Malinovskis. Es ļoti pateicos kolēģiem par tādu augstu uzticību man un viss, bet es šodien atsaukšu savu kandidatūru un pievienošos tad kolēģiem to, ko es arī izvirzīju kandidātu Valtu Pariku. Savu kandidatūru noņem. Paldies! Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja priekšlikumu nav, tad es lūkšu atkal mūsu meitenes paspēlēt, kamēr mēs sagatavosim vēlēšanu zīmes. Tikai neliels atgādinājums. Balsošana domas sēdēs ir atklāta un vārdiska. Par pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītiem kandidātiem. Balsošanas zīmēs būs norādīts izvirzītais kandidāts. Tātad par izvirzītīvo kandidātu sagatavosim tūlīt, izprintēsim vēlēšanu zīmes, un personalizētajā vēlēšanu zīmē ir norādīts deputāts, kas balso vārds un uzvārds, amata kandidāts, par kuru notiek balsošana, un balsojot attiecīgi ievēl krustiņu kandidātam, par kuru ir par, un izsvītro kandidātu, par kuriem balso pret. Kamēr tiek sagatavotas vēlēšanu zīmes, paklausīsimies kaut ko jauku.
lūdzu deputātus izdarīt savu izvēlu un nodot vēlēšanu zīmes balsu skaitīšanai. Un kamēr mēs saskaitīsim balsis, tikmēr mēs noklausīsimies vēl kādu gabaliņu. Like on Jupiter.
Un tagad gribu pateikt svinīgo notikumu. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, 19. panta 2., 3. un 4. daļu, 21. panta 1. daļas 10. punktu un 40. panta 1. un 4. daļu, ar 11 balsīm par Adats, Danileviča, Keisters, Krūmiņš, Leišaunieks, Malinauskas, Ozoliņa, Platpers, Stefensena, Variks, Vītola un 3 balsīm pret Jurķis, Pihtos, Jarums par jauno Ķekavas novada domes deputātu tiek ievēlēts Valds Variks. Es ļoti atvainojos par domes priekšsēdētāju. Es arī esmu uztraukusies, tāpat kā viss. Tātad jaunais Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valds Variks. Došu vārdu jaunajam domes priekšsēdētājam. Cienītās dāmas, godātie kungi, dargie novadnieki, šeit Doles tautsnamā un jūs, kas vēro mūs internetā. Visā Latvijā ir noslēgušās pašvaldību vēlēšanas. Arī Ķekavas novadā ir ievēlēta jauna doma. Šajās vēlēšanās esmu iegūs lielāko iedzīvotāju atbalstu un šodien arī uzticības mandātu no vairākuma no ievēlētajiem deputātiem. Paldies jums par to. Lai attaisnotu man dotu uzticību, apņemos ar savu komandu strādāt turmākos 4 gadus un ilgāk, lai Ķekavas novads zeltu un plauktu, lai novada iedzīvotājiem būtu prieks un lepnums par to, ka viņi dzīvo Ķekavas novadā. Pašvaldībai jākļūst iedzīvotājiem pretīm nākošākai un elastīgākai. Mums jāspēj uzņemties ambiciozākus mērķus un tos arī sasniegt. Priekš tā mums ir resursi, gan izdevīgais novada geogrāfiskais stāvoklis, gan iedzīvotāju kompetences un pašvaldības darbinieku kompetences, lai mēs šos mērķus sasniegtu. Manuprāt, ir gods strādāt novada un novada iedzīvotāju labā. Paldies! Un noslēgumā vēlos pateikties. Pirmkārt, biedrības Turies Ķekavu komandai par darbu, par uzdrīkstēšanos, par ambīcijām. Mēs kopā esam pierādījuši, ka uzsākot mazas lietas un ar mērķtiecīgu darbu ejot uz priekšu var sasniegt daudz ko. Un saku paldies Robertam Jurķikungam par padarīto darbu novada vadībā. Un uzsākot pildīt novada priekšsēdētāju pienākumus, nosaku Ķekavas novada domes ārkārtas sēdi. Sēdes norises laiku šodien, 20. jūnijā, 17:00, norises vietu šeit, Doles tautsnamā, Lielajā zālē, Rīgas ielā 26, Ķekavā. Izsludinu šādu ārkārtas sēdes darba kārtību. Pirmkārt, Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu, Ķekavas novada pašvaldības nolikums grozījumu apstiprināšana, Ķekavas novada domes priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanas, parakstiesību kredītiestādēs un valsts kasē noteikšana. Deputātiem lēmumu projekts un saistošo noteikumu grozījumu projektu lūdzu saņemt šeit, Doles tautsnamā no 13:45. Uzdodu izpildu direktoram sagatavot domes sēdē nepieciešamos materiālus un nodrošināt tiem piekļuvu dokumentu vadības sistēmā Namēs. Paldies! Lai noslēgtu šodienas domes sēdi,
Es gribēju izteikt jums nelielu novēlējumu. Un gribēju izteikt jums ceļvārdus turpmākajam darbam. Attaisnojiet vēlētāju sniegto uzticību un godam kalpojiet novadam. Ar šo pasludinu sēdi par slēgtu. Apsveicēji var apsveikt jaunos domes deputātus, arī novada domes priekšsēdētāju. Pēc tam lūdzu novada domes deputātus neizklīst, būs fotografēšanās, bet pirms tā visa, tad, kad jūs būs apsveikuši, pagriezīsimies un meitenes nospēlēs jums noslēgumu. Paldies! Vēl viens mazs paziņojums tikai par iepriekš iesniegto iesniegumu. Pilns spriedums būs pēc 10 dienām, un tad arī vēlēšana komisija lems turpmāko ceļu iesniegumam. Paldies!